pārvērtīsies par cūku. Par cūku pārvērtīsies. Un no sākuma mēs jums nodemonstrēsim tātad video prezentāciju un vēlāk kopā ar klientu Latvijas valsts mežiem Tomas Kotovičs atbildēs mums visiem jūsu jautājumiem. Clean Forests campaign. Don't into the forest, you will turn into a pig. 55% of Latvia's area is covered by forests, and half of these forests are state-owned. It is the latter forests which are managed by the Latvian State Forest Company, which means that for 1/4 of the entire territory of Latvia, cleanliness is the responsibility of Latvian state forests. Latvian State Forests regularly removes rubbish, organises working bees, and every year moves 120 truckloads who leave their picnic litter in the forest. People who cart their rubbish into the forest because it is cheaper than taking it to a dump. Researching the experience of other countries and penalties, motivating legislation must also be drawn up, so that environmentally friendly actions are rewarded. Tax policies that would encourage retailers to abandon plastic bags, giving benefits to bioplastics, paper or cloth bags. The introduction of opinion regarding potential solutions to the pollution problem was established by sociological research. 65% of Latvia's residents believe that plastic bags are harmful, so are happy to use. Pigman was chosen as the face of the campaign. The image of the Clean Forest campaign that clearly brings to life the slogan, "Don't litter the forest, you'll turn into a pig." Led to the campaign, Pigman worked feverishly to accomplish the campaign tasks, secure the public's understanding that forest pollution is a serious problem, throwing rubbish, addressing and swaying the campaign's target groups. Residents, including a separate group, picnickers, decision makers, ministers. Tagad mēs esam gatavi atbildēt visiem jautājumiem. So questions already. That's what we will start with. Jury. So it seems to be a very successful campaign, but can you give us some ideas what will happen in the future now? Nākamgad mums jau ir pilnīgi skaidrs uzstādījums. Mēs šogad runājām ar to vienu konkrēto grupu par tiem piknikotājiem, kas piesārņo mežus. Un jau tagad mums ir pilnīgi skaidra stratēģija uz šo gadu, kad mēs runāsim ar tām mājsaimniecībām un virzīsim jau varbūt pat iespējams arī citas likumdošanas iniciatīvas, kas skars tieši mājsaimniecības un viņu vēlmi izmest mežā atkritumus, lai ietaupītu naudu. Just a second. We will need the microphone for you, so we can translate it. Thank you. Vai jūs runājat, nosauksim tā, ar atkritumu ražotājiem? Coca-Colu, cigarešu paciņu ražotājiem, košeņu, jo aiziet uz mežu, ne jau atkritumu maisiņus mēs to redzam. Mēs to redzam plastmasas pudeles, redzam sasistās pudeles no Coca-Colas, no Aldara, no sulupakām, cigarešu izsmēķus. Es neredzēju to, ka jūs vēršaties pie šādiem. Jā, paldies. Tā bija otra daļa blakus PR kampaņai. Mēs to darījām daudzās un dažādās sarunās. Ar atkritumu ražotājiem ir tā, ka mums ļoti veiksmīgi ir gājuši sarunas ar lielveikaliem par to sekciju, kas ir plastmasas maisiņi. Un patiesībā tai iniciatīvai, kas tika uzsākta ar cūkmenu, šobrīd Latvijā, ja mēs salīdzinām šobrīd situāciju un situāciju pirms gada vai diviem, tad ar plastmasas maisiņiem veiklos situācija diametrāli pretēji, un viņi daudz labāk, daudz mazāk ir plastmasas maisi, daudz vairāk papīra maisu. Ja mēs runājam par dzērienu ražotājiem, tad tur pagaidām mēs esam daudz runājuši, sarunas iet smagi. Es teiktu, no lielajiem dzērienu ražotājiem tikai Cēsu alus ir vairāk un mazāk publiski atbalstījis to, ka viņi arī ir atbildīgi par šīm pudelēm, ko viņi saražojuši. Pagaidām ar pārējiem iet pasmagi, un tad, kad mēs viņam jautājam, kāpēc šī Aldara vai Coca-Colas pudele atrodas mežā un kam viņu vajadzētu savākt, tad atbildi ir lielākoties plecu paraustīšana. Tā ka tas ir kaut kas, kas mums būs jāturpina noteikti sarunas gan ar pašiem ražotājiem, gan ar sabiedrību, gan arī ar lēmumu pieņēmējiem valstī. Varētu pieņemt tādu likumu, kur tiem bezatbildīgiem ražotājiem uz pudelēm parādās cūkmena tāda zīme. Tā ir lieliski ideja. Jūs redzat, ko dod konferenci. Jauna ideja, ko mēs cerams realizēsim. Zīme noņem tikai tad, ja viņi parūpējās. Tieši tā. Clearly, my burning question would be, who is Pigman? He's obviously not just a mascot. He's not just an actor. Obviously, he also knows his business. And another question is, did you get any response from any animal rights organizations?
Ir tā, ka tad, kad mēs tikko prezentējam cūkmeni kā kampaņas tēlu, tad patiešām izrādījās, ka Latvijā ir cūkaudzētāja asociācija, kurai tas nepārāk patika. Un viņi teica, ka tas tēls tā kā tiek izmantots nevietā un tā tālāk. Bet vienlaikus tas īstenībā mums sākumā nāca pat par labu, jo tas deva papildus publicitāti. Un pēc draudzīgas un sirsnīgas aprunāšanās īstenībā viņi saprat, ka mums nav nekādu pretenziju pret cūkām. Tas ir tiešām kā radošs elements un tēls. Un tur jebkāda konflikta tur ir atrisināta jau pašā saknē. Jā, un uz otro jautājumu daļu, who is Pigman? Es domāju, ka jūs noteikti varat arī starpbrīdī viņu pataustīt, kas viņam ir iekšā, varbūt atvērt, pastīties, kas tur ir apakšā. Tas, ko es varu teikt, ka mums ir pilnīgi noteikti ļoti paveicies ar to cilvēku, kas spēlē šo te lomu, vai ir cūkmenis, tā mēs teikt, jo viņš perfekti zina savu biznesu, kā jūs teicāt, viņš zina atbildēt no A līdz Z uz visiem jautājumiem, tas ir rūpīgi treniņa rezultāts, bet, aplausi. Un aplausi vēlreiz, un pabeidzot, šobrīd ir tā, ka cūkmenis skolās ir tik populārs, ka skolas sacenšās. Mēs taisam speciāls viktorīnas, sacensības, tātad tiek uzdot, ir virkni dažādi jautājumi, un labākās skolas tikai saņem tiesības, ka pie viņiem aizbrauc cūkmenis. Tā ka... Tomas, pavisam īsts jautājums. Es saprotu, ka galvenais uzstādījums no lobēšanas viedokļa bija panākt likumdošanas izmaiņas tieši par petpudelēm. Kāds tas progress ir tajā virzienā? Es saprotu, ka jums forši tādiem maisiņiem izgāja, bet tieši kā ar to ar tām petpudelēm? Jā, tieši tā. Pirmais solis bija maisiņi, un tiem izgāja ļoti forši. Otrais solis ir petpudeles, kur mums šobrīd ir izdevies panākt principiālu atbalstu, ka šādas likumdošanas izmaiņas būs, ir veikt visu nepieciešamā analīzi. Pagaidām uz 1 gadu tas ir atlikts ekonomiskās krīzes dēļ, jo dzērienu ražotāji ir spējuši vismaz pagaidām pierādīt valdībai, ka viņi šobrīd ekonomiskās krīzes brīdī to nevar uzņemties, ka ir par 1 gadu atlikt ieviešanu. Un trešā lielā lobēšana, kas vēl būs, tas būs par, kā tika teiks, par iedzīvotāju atkritumiem, par to, ka tomēr ir vajadzīgas normas. Nevar būt tā, ka viena liela privātmāja ar 10 cilvēkiem iekšā gadā saražo 1 konteineru ar atkritumiem. Tā ka tas ir tas, kas vēl ir priekšā.